Sveiki, skatītāji! Nu, prieks atkal būt jaunā raidījumā, atkal dzirdēt jaunus brīnumu darbus, ko Dievs darīs cilvēku dzīvē. Ne aiz Trēdeviņu jūrām, ne Trēdeviņu zemēm, bet šeit, Latvijā. Mums jau laikam parasti latviešiem gribās domāt, mēs tādi bāra bērni kaut kur aizmirst, vai tiešām Dievs atcerās Latviju. Dievs atcerās Latviju, Dievs strādā Latvijā un patiesībā ļoti brīnumaini strādā Latvijā. Redzot to darbu, kā Dievs strādā, un vienu lietu es esmu vērojis par Dievu darbiem Latvijā, ko es pats piedzīvojis un vērojis. Bieži cilvēki domā, ka cilvēks atnāk pie Dieva, un viņš tāds paliek tāds pārslēdzās un tāds tik svēts, kā pats Jēzus uz zemes virs. Bet lielākā daļa vienmēr ir no šiem Dievu bērniem krituši, klupuši, dažādāk, cits to varbūt mazāk izrāda, cits riktīgi krīt, ja, bet es teikšu tā, es redzu, ka Dievs atkal no jauna paceļ viņus ceļ, un tajos brīžos parasti, ka viņi ceļās atkal augšā, viņi pavisam skatās savādāk uz Dieva darbiem. Nevis pavirši skatās, bet tiešām tā novērtē, ka tā ir dota žēlastība. Ka tā ir dota žēlastība un pavisam cita piegarša visam tam skatam uz dzīvi, kas ir bijis. Nu, lūk, bet kā parasti es gribētu izlasīt arī Dievu vārdu no 119. psalma, 18. pantiņa. Atdari man acis, lai es skaidri saredzu tavas bauslības brīnumu darbus. Es teikšu tā, lai Dievs mums šodien atdara acis, ka mēs saredzam Dieva brīnumu darbus, ko viņš darīs caur savu vārdu. Un tādēļ šodien neesmu atkal es viens, bet mēs esam kopā ar manu draugu, ciemiņu Aivaru. Aivar, paldies tev, ka tu parakstījies, gatavs dot savu dzīves tās liecību, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Tas tiešām ir brīnišķīgi. Paldies, ka mēs neesam ne Daugmalē, šoreiz neesam Smiltenē, bet mēs esam Gulbenē, ja? Tā kā Dievs ir atvedis uz Gulbeni, un paldies arī nama saimniecei par doto iespēju, ka mēs varam būt šajās brīnišķīgās telpās, mājvietā, kur varam stāstīt par Dieva darbiem. Nu, Aivar, pastāsti lūdzu, tu jau ilgus gadus esi kristietis, bet vai tu visu laiku esi bijis kristietis par savu, bērnību ģimeni, kur tu piedzimi ticīgā ģimenē, neticīgā ģimenē? Nu, pirmkārt teikšu sveiki visiem klausītājiem un paldies Normu, kad uzaicināji, kad dod šo iespēju runāt un liecināt, jo manā sirdī ir arī tas, ka mūsu dzīves ceļam viņam jābūt ir atspoguļotam. Principā es pat teiktu tā, ka mēs Bībelē mēs rakstām apustuļu sarakstītu evaņģēliju, bet principā katra mūsu dzīve, tas ir priekš kāda evaņģēlijas, jo Jēzus teica, es esmu durvis pie tēva, un es to uztveru arī, kad mēs esam durvis pie Jēzus, lai kāds caur mūsu liecību varētu nostāties ticībā, gūt kādu atziņu un dzīves mainītos. Jā, par to, cik kristīgā ģimenē, pirmkārt jau tas, kad tad, kad es augu, tad kristietība nebija, tas bija padomu laiks, tad nebija tā atbalstītākā, ja, un, protams, es esmu dzirdējis par tiem ticīgajiem, kuriem ir vecāki cietuši vēl padomu laikā par tādu ticības turēšanu, ja, un vajāti un zīti. Manā ģimenē nebija tā, kad mēs, kāds vispār, man liekas, runātu par Dievu, vismaz līdz tam momentam, kamēr es viņu personīgi satikos ar viņu. Protams, kad svinējām Ziemassvētku, vairāk drīzāk jauno gadu, jā, Ziemassvētku gluži tā laikam nebūs, bet tāda pirmā lieta, ko es atceros saistībā tieši ar ticību, ja, tas, kad man varēja būt kādi 4 gadiņi, kad tēvs mani aizveda uz Jauno Ģertrūdes baznīcu. Tātad, kaut mēs esam Gulbenē, es varu pateikt, tātad no dzimšanas līdz apzinātiem 27,5 gadiem es dzīvoju Rīgā,
Un tikai 98. gadā Dievs man atveda uz Gulbeni, un es to varu 100% pateikt, ka tas tieši bija viņa griba, viņa ceļš, ja, ka viņš mani atveda uz Gulbeni, ja, un lai es Gulbenē varētu viņu iepazīt un veltīt savu dzīvi un sākt kalpot. Tātad pa tiem 4 gadiem un Ģertrūdes baznīcu, ja, es neatceros, kad tētis jebkad būtu vispār teicis par Dievu, par Jēzu, neatminos, bet man bija 4 gadiņi, kad es pieļauju, ka tie bija Ziemassvētki Ģertrūdes baznīcā, tad Brīvības ielā Rīgā, kādreiz viņu saucās Ļeņina iela, un es, kad iegāju baznīcā, es neatceros, kas un kā tur izskatījās, bet es atceros, ka tas bija priekš manis kaut kas tik liels, tik varens, tik krāšņs, ja, ka tas man nav palicis atmiņā, jo es domāju, vienkārši mans bērna prātiņš to visu nespēja pat apkopot. Bet kas man no tā visa palika atmiņā, kad es nācu ārā no tās baznīcas, tur burtiski starp iekšdurvīm un ārdurvīm, tur bija tādas māmuļas, nu, liekas, mūsu tādus tā kā pensionāris, ja, un viņas dāvāja tā kā dāvaniņas, ja, mazu egļu zariņu. Un agrāk mums padomu laikā bija tie parastie svečturi tādi, kur varēja uzspraust virsū, ielikt svecīti, aizdedzināt, ja, tad nebija viss šīs kaut kādas girļandas, kaut kādi ledus gaismekļi, ja, bija vienkārši svecītis, ja. Un viņa mani paņēma aiz rociņas un panāca šur dēliņu. Viņi man iedeva to zariņu ar to svecīti un teica, ka aiziesi mājās, iedegsi, un es atceros, ka viņi man teica kaut kādus svētības vārdus. Ja? Ko tieši nē, bet es zinu, ka tā bija svētība. To es no tiem 4 gadiem atceros. Un, Aivar, piedod, patiesībā, tu uzreiz to dzirdot, pateikšu, tā taču ļoti laba evanģelizācija. Un ja viņš šodien draudzēs kāds māmuliņš, viņš domā, kā es varu kalpot Dievam? Ja kaut ko tādu, vienkārši egļu zvariņu, svecīt iekšā. Un svētīt. Un kā tas palic atmiņā? Labi, piedod pārsi tev entā. Jā, paiet gadi, paiet laiks, un starp citu, tad, kad jau es biju jau kristietis, bībeles skolu jau izgājis, ja, dedzīgs, es biju kaut kā arī tā savā ticībā paņēmis, ka cilvēks vajag svētīt visur. Es teicu pa labi, pa kreisi, lai Dievs tevi svētī, tevi svētī, tevi svētī, tevi svētī. Un bija tāds jau Gulbenē dzīvojot tāds dzīves gadījums, kad es eju, varbūt jau 2 gadi, laikam bija kādi pagājuši jau ticības jau tajā ceļā, un tu savās rūpēs kaut kur eji, kaut kur domas jau pavisam citur, un nāk pretī viena māmuļa, tāda, man liekas, ka viņa diezgan bieži varēja kaut ko iedzert, ja, viņa tādas blāva gaiželas, tādas asciņas, ja, viņa mēs sasveicināmies, un viņa saka, Milok, ja tu, lai nepaēj man garām, apstādina, un es viņai ieklausos. Viņa saka, tu pasaki, lai Dievs mani svētī. Ja, man liekas, Krievas tautības, viņa saka, pasaki, lai Dievs mani svētī. Viņa saka, tad, kad tu man pateici, ka Dievs tevi svētī, man mēnesi vienkārši iet tā super viss. Tad pēc kāda laika man atkal kaut kas sabirst, tad atkal tevi satiku, un tu atkal teici, lai Dievs tevi svētī. Un man atkal viss baigi forši. Pasaki, lai Dievs tevi svētī. Un es tā pavisam to biju aizmirsis, kad es viņu biju saticis jau vairākas reizes. Es tā pats biju šokēts. Jā, lai Dievs tevi svēties par to māmuļu aizlūdz. Viņa tik svētlaimīgi, priecīgi, ja? Un tad es sapratu, ka vārdam arī, vienkārši svētības vārdam arī ir spēks. Ja? Un principā caur to situāciju es daudz atklāsmes arī tālāk biju saņēmis, jo vismaz es esmu pamanījis, kad ir tā rakstvieta, ka Dievs ceļ no ticības, ticībā no spēka, spēkā no slavas, slavā un no atklāsmes gribās pateikt arī, ka tās atziņas viņas tā kā arī papildina. Man gribās teikt, es to varu teikt par tiem cilvēkiem, kuri meklē. Ja nemeklē, iegāju dievkalpojumā, izgāju dievkalpojumā, kā vienam, kas saka, Dieva vīram, ir tāds mīļš teiciens, ja,
es parasti saku cilvēkiem, kur saka, es jau arī esmu baznīcā bijis, ja? Un tas teiciens tā no tā, kad es ieiešu zirga stālies, jau pa ķēvi nepārvērtīšos, ja? Un līdz ar to, kad ieiešanu baznīcā un iziešanu ārā, ja? No tā jau iespējams tas būs pa maza investīcija savā garīgajā izaugsmē, lai tu varētu teikt, ka nu tagad būs, nu tagad viss vienkārši ir super. Klausies, vēl no atklāsumiem vēl tiksim klāt. Tas tu vēl neesi kļūstīcīgs, tu esi vēl bērns. Bet kādā brīdī, kā tev bija tas ceļš pie Jēzus, bet kamēr tu sakopo domas attiecībā par šo sveicināšanu, taču Dieva vārdā teica, ka tu ieej kādā namā, saka, lai miers pār šo namu. Un, zini, es savu kaut kā nepārāk sen, tas varbūt gadu, varbūt tas kaut kādā atpakaļ, tikai tā ļoti pieķēra pie sevis. Un secināju to, ka tieši par to, kad es sev domāju, pagaid, bet es eju man namā iekšā, un es saku, miers pār tev, tas teiks, tad miers paliek uz to namu, ja tur ir kāds miera bērns, ja? Un cik tas ir svarīgi. Un tagad, kad tu teici šos vārdus, tu pat vienkārši sveicienas, svētības vārdus sievietē pateici, tas viņa tā aizskāra. Tā kā, brāla, māsa, nebaidies teikt svētības vārdus. Nebaidies teikt svētības vārdus. Bet labi, tagad Aivars sakopoja savus domas, kā viņš nāca pie Jēzus ar to savu stāstu. Jā, kā nāca pie Jēzus. Es gribētu nedaudz dziļāk pateikt, ka Dievam ir izredzētība katra cilvēka dzīvē. Atvaino, Normund, es gluži pat atklāsmes nevaru tā atmest, ja vispirms, kā saka, bet es tagad savu dzīvi skatu caur Dieva atklāsmēm. Ja? Tieši arī par izredzētību. Ja? Un mana piedzimšana, es sākšu no tā mana piedzimšana, tas ģimene tātad bija visās problēmas arī, ja? Kā jau padomu laikā, kā saka, cilvēki izšņabi dzēra, visādi bija, ja? Darīja labus darbus, darīja ne tik labus darbus, kaut kādi pārbaudījumi bija. Un pārbaudījums bija manis ieņemšana, jo mans tēvs bija diezgan greizsirdīgs, un tad, kad mammiņa ar mani palika stāvoklī, tur es negribu pat nosaukt to nianses, kāpēc viņš domāja, ka es neesmu viņa bērns. Un viņš to konkrēti diezgan tā nevar būt, tas nav no manis. Ja? Un mana mammiņa, viņa aizgāja pie ginekoloģijas, viņa gribēja uztaisīt abortu ar mani. Ja? Un, lai manis nebūtu. Ja? Un viņa teica, tā ginekoloģija teica manai mammiņai, atstāj šito. Pēc tam tur vienalga, ko tur izdarīs, lai var būt, ja, bet šito tikai atstāj. Ja. Un es parasti saku, tad, kad es būšu debesīs, es gribētu to ginekoloģiju satikt, viņai pateikt lielu paldies. Bet es pieļauju, ka tieši šī negācija viņa varēja nospēlēt to, kad es piedzimu. Es piedzimu zils, man bija 3 reizes nabasaita ap kakli, ja, un es praktiski nedzīves piedzimu. Ja, un mani atdzīvināja, un mani mammai atgrieza tikai 3. dienā. Ja, un es biju tik kārs, es dzēru iekšā pienu, cik vien varēju, tukšoju ārā tās tvērtnes, kas tur priekšā bija. Ja. Kāpēc tieši par šo dzimšanu? Ja? Pēc tam nedaudz vēlāk es varēšu plašāk pastāstīt, kā Svētais Gars man pie šīs atmiņas atgrieza. Bet tālāk tātad es augu, kā jau puika, saka, Rīgā, Mazskačkā, centra rajonā. Un viss ir kā jauki, un bērnība daudz Kurzemē pagājusi, kur bija omīte, vectēvs Edvards. Ja. Un pirmais tāds smagais, laikam, pārbaudījums un, pateikšu, tā vēlna uzbrukums jau bija, jo es domāju, ka es nezinu, kā tas notiek, bet man liekas, ka vēlns citreiz viņš redz, ka uz šito kaut ko Dievs ir licis, ja, tā kā krievis saka stavku, ja, kārti vai, teiksim, kaut kādas izredzes, ja, un pirmais tāds lielais
trieciens bija 10 gados, kad es ziemā nokritu no garāžas jumta un dabūju pirmo mugurkaulu lūzumu. Ja, tad man aizved uz Rīgas traumatoloģisko institūtu. Tur konstatēja, uzreiz ne, bet pēc tam atkārtot rentgēnu, kad man ir 5. 6. muguras skriemēja ķīļveida lūzums, ja, un principā brīnums mani pasargāja no paralīzes tajā momentā. Un tā bija tāda pirmā trauma. Un ar ko, kāpēc es to saku, ja pēc tam, tad, kad es kļuvu jau ticīgs, ja, man nācās atkal saskarties, jo nācās šie ticības pārbaudījumi jau. To tagad atliekam malā, tālāk ejam. Tātad augām tātad tajā centrā, dzīvojam 4. stāvā, tā bija centrālā pirts. Tajā laikā viņi saucās Puškina iela. Pirmie 2 stāvi bija pirts, 3. 4. stāvs bija apdzīvoti. 3. stāvā tur dzīvēja ļoti daudz tādu cilvēku, ko tautā saka par pļēguriem un tādiem. Tur visu laiku tur dzerstiņi notikās. Un, lai tiktu mājās, bija jāiet par vienām kāpnēm, pēc tam tur uz otru māju jāpāriet pa tādu tunelīti, tad uz tālāk pa kāpnēm bieži izsistas lampiņas, bieži kā jau centrā, ka tur kāds ir ienācis un atvieglojies, ja, un, bet arī tie grūtumi, tā bija tāda, es tagad arī, un arī pirms es atnācu pie Kristus, es sapratu, tā ir baigi labā skola bijusi, jo es tad, kad maziņš bērniņš nāca mājās no skolas, ja, mācījos es Rīgas 11-8-gadīgā skola, tagad viņa Pumpura pamatskola. Un, kad atbraucu, bieži tātad elektrības nav, tu ej augšā, un es iemācījos pat, es citreiz pat speciāli, arī kaut kur gaismiņa bija, es iemācījos iet ar aizvērtām acīm. Es gāju pa garu koridoru, es vēru acis ciet, un es vienkārši gāju, jo es kaut kā gribēju atrast to mieru tajā visā, ja, un orientēties pat tad, kad liekas orientieri kaut kur sāk pazust, ja, un es pieļauju, ka tāpat kā kad Bībelē ir teikts, ka Dāvids, ja, pirms Goliātam viņš nocirta galvu, viņam bija tā pieredze, tur lauvam saplēst rīkli, tātad Dievs viņu bija kaut kādā veidā jau trenējis, ja, tālākiem dzīves soļiem, kad viņam tas varētu noderēt. Pirmo reizi ar tādu lielu pārdabisko spēku es laikam saskāros, ko es apzinājos, ka tas ir pārdabisks, kad man bija 14 gadi. 13 gados, kad man bija 13 gadi, tad arī tā bija kaut kāda svētība, tātad no Maskavas rajona, kur mēs dzīvojām, vienistabas dzīvoklī, ar tātad bez ērtībām, avārijas mājā, viņu bija vispār avārijas māja, pēc tam viņu nojauca, ja, un mēs tikām pārcelti Purciemā, 119. sērijā, 4 stāvu dzīvoklis, 2 toaletes, 9. stāvs, 3 loģijas, ja, un tev tu pusi Rīgu redzi, ja, tas bija kaut kas no, liekas, no šitienes tur, ja, tā kā lielā līmenī, ja, un mācījos Purciemā 85. vidusskolā, un vienā vakarā mēs ar klases biedru sadomājam, jāiet pastaigāties. Vienkārši nebija konkrēta nodoma, ejam kaut ko darīt nelabu, bet vienkārši ejam pastaigāties. Gājām, un tur tāds veikals Minska, ja man liekas, tev arī vēl saucās, jā, netālu no viņa. Ejam tur tāda ieliņa un skatāmies tāda privāta māja, logi tumši, divstāvīga, bumbieris liels aug, un tur ir bumbieri. Un izskatās tādi lielie garšīgi, nevis kaut kad man tādu, tā sagribējās. Un es čalim saku, draugam, Klau, tu stāvi, skaties, lai te neviens nenāk, es aiziešu, atnesīšu kādu bumbieru. Un es iekšā tajā pagalmā,
Nu, kāpēc jāskatās, saprot, kaut ko dara tomēr nepārāk pareizi, ja? Kā agrāk teicu, uz šuhera stāv. Uz vakti, ja? Jā. Un viņš tur ārā stāv, un es iegāju tajā pagalmā, bet tur kaut kādu vienu atradu, nav to bumbieru. Kokā ir bumbieri. Un aizsniegt nevaru, bet es skatos, ir tā kā veļas striķis un tāda gara kārts, tā kā tāds šķēps 3-metrīga kārts, ar kuru pastutēs tas striķis ir. Es viņu paņēmu, nu, un gribēju pačikstīt tos bumbierus, lai nokrīt kaut kā aizsniegt, nu, grūti aizsniegt. Nu, es tajā bumbierī sāku rāpties augšā un to kārtu arī paņēmu. Es tos bumbierus kaut kā cenšos tur trāpīt, tiem liekas paši sulīgākie. Nokrita daži bumbieri, bet arī kārts tā nokrita zemē. Un tajā momentā es skatos jau vēls, jau tumšs, ja, bet nāk pa to mazo ieliņu, nāk tā 2 vīri. Nu, tādi apmēram tavu augumu, tādu pagarāki pa manīm, ja, tur tādu 1,80 m ar kaut ko, ja, tās, ja, 2 nāk, pa gabalu varēja saprast, ka man liekas, ka viņi tā drusku jau silti, ja, tādi iesiluši, ja, varbūt, ja. Viņi tur atvadījās, pašķīrās, viens aizgāja projām, un viens nāk, un draugs, nu, viņš laikam pats arī nobijās, kad, nu, saprat, ka neko tur neizdarīs, mēs puiši, ja tur ir veči, ja. Viens ienāk iekšā tajā pagalmā, es biju pieplacis pie tā bumbiera klāt, ja es tad biju tāds maziņš, ja vēl, nu, kā saka, domāju, mani varbūt nepamanīs, ja saimnieks ies iekšā mājā, tur tie vārtiņi pilnīgi tā vaļā, ne suns, ne kaut kas neaizslēgts, ja pilnīgs, tā kā lūdzu, velkom, nāc iekšā. Ja, un es pieplaku, es domāju, mani varbūt nepamanīs, ja tur nekādas gaismas nav, un tas vīrietis ienāk, tā liekas, ka te kāds ir. Man, protams, ka tu trīceklīts, ja tur sabijies, jau kaut kāds bumbieris bija arī kabatā ielikts iekšā, nu, un tad viņš paskatījās, nu, rāpies lejā. Un es viņam atceros, tu sitīsi, nu, rāpies lejā, tad jau redzēsi. Nu, nav jau varianti, cik līdz rītam nesēdēsi. un norāpos lejā, nostājos. Tā 11-nieka tā apziņa arī tāda, tas jau tās, nu, raksturiņš jau tās arī parādās, ka tu, kas saka, jā, zīmolīts. Un nostājos, viņš pirmais klaukts iedeva pa kuņģi man, un tas sitiens tā spēcīgs, es tur gan pāris metriem aizlidoju, ja, bet, nu, nebija tik ļoti, kā, kad, nu, mani tur ālpa ciet. Es domāju, nu, pietēlošu, tas cilvēks sapratīs, nu, nevajag puišeli sist, ja, nu, neesmu ne logu sisitis, nekā tur nolaupījis, neko tur tādu traku izņemot pāris bumbieris, ja. Un es tur kaut ko, viņš saka, nu, beidz tēlot, davai celies augšā, ja, un es saprotu, nav varianti, ja, un te es vēlreiz nostājos, un jau laikam tāda spīce, ja, nu, domāju, nu, labi. Un tā spīce vēl līdz galam nebija tā iedegusies. Un viņš mani iesita pāci, ja, tādu labu tādu, kas saka, iedeva sitieniņš pāci, es atkal nokritu un pieceļos, ja, un viņš saka, un tagad vācies projām. Bet tā jaunieša spīce, ja, es taču neskriešu, ja, nemākšos, tur pārbies, ja. Es iztaisnojos, un es gāju tādiem lēniem noteiktiem soļiem, tā kā es būtu tas mājas sēdnieks. Ja? Es gāju, tā kā es parādīšu, ka es neesmu salokāms, kas saka gabalos. Ja? Un vienā momentā es neredzēju, es nedzirdēju kaut ko pārdebisks spēks. Kāpēc es to varu pateikt? Es pēc tam mēģināju kaut ko atkārtot, ja es saprotu, tas nebija es. Mani burtiski pa pusmetru tā kā parāva malā. Tas kaut kāds, tā kā, nu, tā kā ir redzēt kaut kādi filmas, Matrix, vēl kaut kādas teleportēšanās, ja man vienkārši tā kā parāva burtiski malā. Un tajā momentā, kur es stāvēju, es redzēju, ka tā kārce, ko es biju bakstījis, ja viņš bija dusmās, nezinu, kāda demona bija to cilvēku pamudinājuši, viņš man bija metis mugurā. Un tur, kur es stāvēju, es būtu vienkārši ar to kārti, nu, viņai as gals, ja, kas zemē, caurdurts, ja. Un, protams, tajā momentā, kad es to ieraudzīju, man tāds adrenalīns bija kājās, kad es uz vienas elpas, es līdz tai maksimai, tur kaut kādi, nu, 500 metri, ja, devu tādu vīlu, ka droši vien, ka tur bolts varētu aiziet atpūsties, ja, un, jā, tad es tur noskrēju, tad sāku elsot, ja, protams, kad acis sāpēja, ja, un tad, domā, atnākšu mājās, reiz jau sāka, kā saka, jau sāk galvu domā, ko darīšu, tā,
bumbieris ir kabatā. Viņš ir augsts, bumbieri pie acis, ja, un domāju, kur tad mans čoms, ja, kad viņš nav pateicis, pabrīdinājis, ja, uz ko viņš pēc tam satikām, teica, nu, ko es varēju, viņi jau nāca, ja, tur saka, nebija varianti, man bija jāņem vīlu. Un, nu tā. Un pēc tam es mēģināju, kad es to visu situāciju domāju, kā tā. Jo es stipri sajūtu, ka tas bija kaut kāds pārdabisks, tas bija tā kā, nu reāli, tu kaut kādā simtaļa sekundē, tu vienkārši pārvietojies, jā, nedabiski, ja tu nepalieci, es centos speciāli stāvēju, es saprotu, nē, izjūtas teica, tas bija pārdabiski, kad kaut kas mani parāva malā, reāli parāva malā, ja. Un es sāku vienkārši ticēt, ka ir kaut kādi pārdabiskie spēki un kaut kādas enerģijas, kas un kā, nekādas nemācības pa Dievu padomu laikā īpaši nerunāja neviens, ja. Ticīgo arī pazīstam, tāda nebija. Un, bet kā tas pārdabiskais, kas vispār, nu, kā viņš sāka piesaistīt, sāku lasīt, ja. Ja līdz tam man interesē kaut kādas grāmatas, es lasīju par indiāņiem, ja, tur Virsaitis, tur Zoro, nu, ne, tur Zoro bija cits, bet, nu, var sakot, zvērkāvis bija, nevis Zoro, ja, un tad es no tā es sāku pāriet tieši vairāk par kosmosu, meklēju, ja, tad par citām planētām, ja, tad visādas tāda literatūra, kas saistīts ar fantastiku, ja, tad sākās meklējumi pārdabiskajā. Tad arī pagāja kaut kāds gads, un tajā skolā sanāca atkal viena tāda ķibele, kad dabūju otro reizi mugurkaulu traumu. Notikās tas tā, kad mēs ar draugu, kā sporta zālē sitās virus, pa kurām jārāpjās, viņas parasti paralēli sakarina. Ja. Mēs ar draugu uzrāpāmies uz tām virvēm, un mēs sākām tā vienkārši šūpoties ar kājām, viens no otru atspērdamies. Mūsu tā šūpošanās kaut kā ļoti iepatikās vēl diviem klases biedriem, kuri mūs sāk vienkārši iešūpot. Un mēs visu laiku tā garām, šitā garām. Tad, kad mēs bijām iešūpoti, jau kad uzšūpojamies jau līdz otrā stāva, tur tās balkoniņš, kur otrais stāv, ja? Es tajā momentā paskatījos atpakaļ un redzēju, viņš ar muguru un es ar muguru. Un es atbrīvojos un tajā momentā es sapratu viss. Kaut kā intuitīvi es sapratu, tūlīt kaut kas būs. Vēl es sapratu, ka ja es atlaistos, varbūt tur kājas būtu lauz vēl kaut kā, bet tajā momentā es sapratu, tūlīt kaut kas būs. Ja, līdz kamēr mēs tur vēl uz tādu iešūpošanās tā gāja, tas nebija atnācis. Ja. Kaut kāda pēc tam dzīvē šī zināšana uz priekšu, viņa jau bieži parādījās, bet arī citreiz pozitīvākās lietās, ja, kur Dievs parādīja. Un tajā momentā, kad nācām atpakaļ, mēs pilnībā mugurām kopā, bet bams! Ja. Un es toreiz zaudzēju samaņu. Tad, kad es nācu pie samaņas, es kaut kā tiku līdz medmāsas kabinetam, vienkārši iekritu gultā un palūdzu, lai izsauc ātro palīdzību. Man laikam mugura salauzts, ja, un dabūju pie otro reizi traumu to. Tu pats aizgāji, ja, līdz medicīnas Nu, tā kā es atceros, es gāju tā kā piedzēries, jo viss sāpēja un bija tā, bet tas pirmais šoks stāvoklis, kad varēja vēl aiziet, ja. Kāpēc es tieši par šīm lietām vairāk runāju? Tāpēc, ka tātad te varu parādīt, es dienēju padomju armijā. Te dažas bildītes, ja, un re, kur Zaldāts, ja, Aivars Osis Ļeņingradā, tagad Sanktpēterburgā. Tiku iesaukts tā kā celtniecības bataljonā, tajā laikā to sauc par strojbatiem. Kā tiku tieši Ļeņingradā, tas arī īpašs stāsts. Bet no tās vietiņas. Tātad atkal tiku slimnīcā. Un tad, kad iznācu ārā, bija tomēr grūti ilgi nosēdēt. Es varēju kādu pusstundu pamācīties, pēc tam man vienkārši blakām pie gultas bija matracīts. Vajadzēja pagulēt, lai muguru pataisnojās jau zemes, un tad atkal kaut ko varēja darīt. Ja? Un mana tāda, teiksim,
teiksim, nestu sportot, neko, tu principā esi jau 15 gados jau gandrīz vai kā invalīds, ja, un kas ļoti bija, un tā kā mēs sākam par to runāt, kad svētībai vārdam ir spēks, principā vārdam ir spēks, ja, un mēs zinām, Dievs ir vārds, un Dieva vārdam ir spēks, bet arī cilvēku pateiktam vārdam ir spēks, ja, un atgriežoties pie 10 gadiem, ja, gribu pateikt, tad, kad man bija 10 gadiņi, un es biju pirmo to lūzumu, ja, mani ārstēja tās doktors Dāle, ja. Viņam bija tā kā padomu laikā viens no PSRS vadītājiem bija tāds Andropovs, ja, un viņam bija tādas brilles, tādi большие роговые очки, tādas viņš kantains, ja, un viņam arī tādas bija. Un tad, kad vienreiz es to savu doktoru ārstējušo ārstu satikos, viņš tā uz mani paskatījās, tā, 30 gados tu jau būsi invalīds, ja, un es tā puisīs manī tā kā hlopā tabletīti norīju, ja. Tādu, tā kā, negribās teikt lāstu, bet manī tā informācija tā kaut kā iegāja. Un līdz maniem 30 viņa tur bija iekapsulējusies un arī gaidīja manus 30 gadus. Par to, kā atsevišķi. Un tātad otrā trauma jau 15 gados. Pēc šīs traumas skolā tad Rīgā parādījās, var sakot, tāda treniņu grupa, ko bija uzsācis tāds cilvēks kā Gatis Vanaks. Es ļoti pateicīgs šim cilvēkam, kad viņš, kā arī jebkuram, kurš manā dzīvē ir ienācis, ja, viņš uzsāka tādu grupu Toreadoru. Tā bija treniņu grupa, un tā bija tāda interesanta. Viņš aicināja jauniešus nākt trenēties, ja, un viņa bija interesanta to, kad viņš bija atteicies no kaut kādām austrumu filozofijām, ja, bet tīri strādāja uz ķermeni. Ja, un tas princips bija viņam tā kā, ja, drīkst parādīt to, apmēram tādu, ja. Teiksim, tad, kad divi veči saka, vai karateki, viņi ir satiekas, viņi stiprs sitiens, ir lūzumi, zilumi un tā, divi karatisti, viņi tur īpaši tur viens otru sitie, tur pat, ja. Tad, kad padzēruši cilvēks, ja, tur gadās, ja, viņš ir atbrīvos, viņš tur, mužik, tu za что tu меня бьешь, ja, viņš ir tāds vaļīgs, ja. Viņš saka, un tad, kad ja mēs to sitienu saņemam, bet paši atraujamies, tad tā kā sievieti uz šuju, ja, teiksim, trāpīja pirkstā, viņa atrauja pirkstu, vai, teiksim, nolika kaut ko uz karsta plīts, atrāvies, ja, refleks nostrādā. Tu it kā karstumu sajūti, bet tu neesi apdedzis. Ja? Un tāpat tās viņš saka arī iespējams cīņā. Ja? Tur varbūt citās tur filozofijas ir aikido, ir tās škola Kadešņikava, ja? Tur ruskī boji, kas ir, teiksim, ir dažādās tautās, dažādi stili, ja? Un droši vien, ja kāds mani skatās, ja? Viņš vēl varētu pakomentēt par kaut kādām tur ebreju tautas, ja? Tur cīņas veidiem. Bet manā gadījumā, tad, kad es ieraudzīju, ka viņš nodemonstrē to, ja, es pateicu, treneri, es gribu trenēties, ja, tikai man ir 2 reizes mugurkauls lauts. Viņš pateica, tu pēc 2 mēnešiem aizmirsīsi, ja, ko nozīmē mugurkauls sāpes. Ja. Jo līdz tam es nevarēju pat puisis būdams pieliekties aizsniegt kāju pirksgals, ja, jo muguru sāpēja. Es to nenosaukšu par Dievu brīnumu, es to nosaukšu drīzāk par tādu darbiņu, ko Dievs vienkārši manā dzīvē arī ļauj darboties, ja? Jo pēc kāda, tur tika tātad ļoti, ļoti spēcīgi attīstīt muskuļu korseti ar visādiem vingrinājumiem, un pēc burtiski pusotra mēneša mēs kūleņus mums tā pa grīdu, dēļu grīdu, kļuva mīļākā nodarbošanās. Un principā cīņas veids, tas man palīdzēja, var sakot, nostāties atkal uz kājām, tad būt sportiskam, ātrītēm, var sakot, sakārtoju savu veselību. Tālāk, paralēli tātad arī kaut kādiem treniņiem, es mācījos muzikas skolā. Kādā veidā līdz tam nonācu? Laikam tas vecums tiešām, kad
tie 4 gadiņi, tas bija tāds interesants vecums, kad es domāju, ka Dievs izmantoja manu tēti, ja, lai teiksim, no manis, kā no tāda bērna sāktu tās dāvanas kaut kādā veidā, saka, celt ārā un sākt viņus pilnveidot, ja. Jā, tie bija 4 gadi, kad tētis pirms kaut kādu mēnesi, pirms jaunā gada bija nopircis, padomu laikā bija tādi mazi akordioniņi, tādi, tur te 2 basarindiņas tādi, ja, tādi, tur ļoti kaut kā diezgan pašķīgi skanēja, bet paspēlēt kaut ko varēja. Un māsiņa mana, viņa 3 gadu vecāka par mani, tad viņai tad bija 7, viņai tētis nopirka violi. Jo tētis pats neko nespēlēja, viņam bija mīļas dažas dziesmas, viņam patika padziedāt, un viņš gribēja, lai viņa dēls būtu muzikants. Un tad bija uzdevums pa mēnesi kaut ko iemācīties, lai varētu jaunajā gadā tikt pie dāvanām. Nu, un tētis dziedāja savas dziesmas, dēliņi tagad nospēlē. Un viņam viena no mīļākajām dziesmām bija ķēmer miestiņā, mazā mājiņā, dzīvoja arī skaista Anniņa. Bet vismīļākā viņam bija dziesma, kas savā laikā bija laikam viena no Amerikas himnām, ja, kad glory, glory, halleluja. Latviski viņa bija Džons Brauns krita kaujas laukā, Džons Brauns krita kaujas laukā. Ja, tad par šo Džonu Braunu bija apdziedāts, un tā dziesma viņš bija pirmo reizi sadzirdējis, bija tāda filma Tikšanās pie Elbas, ja, tad pēc kara beigām, ja, kur padomju un amerikāņu karaspēki satikās, un tur bija tajā filmā skanēja šis glory, glory, halleluja. Un es, maziņš būdams, to klausījos, un es iemācījos uz akordioniņa to Džons Brauns nospēlēt, ja tētim, lai iepriecinātu tēti, pēc dzirdes, ja, tad 4 gadiņos nospēlēju, un to ķemer miestiņā tas jau vēl vieglāk bija, ja. Un tad, kad tētis redzēja, šitam kaut kas tur sanāk, tad vajadzētu viņu sūtīt pie kāda skolotāja. Maziņa atkāpīta māsai ar violi sanāca švakāk. Laikam violi 7 gados bez skolotāja uzreiz vienkārši iemācīties, tas sanāk, un tur viņai nesanās. Un tā violi tā arī gulēja. Es nezinu, kur viņa palika, ja, bet violniece no manas māsas nesanās, diemžēl, viņai cits dāvans. Bet tad tētis mani, tātad 4, varbūt nedaudz vēlāk, aizsūtīja, bija tā saucamā Maskavas rajonā, bija kaut kāds tur klubiņš, kur viens arī kara invalīds, ja, tur viņš mācīja akordionus bērniem spēlēt, ja, un pārbaudīja manu redzi, tur paklapēja pa galdu ritmi, ne redzi, dzirdi, ja, un ritmi izjūtu, un labi. Teica tētim, viņam jānopērk jau lielāks akordioniņš, un tad jau sāka man mācīt kaut kādas tur zīmēt tos kartupeļus, tās sauktās notis, ja, un rādīja, kā viņas atrast uz tiem taustiņiem. Un tad, kad viņš kaut kādu laiciņu mani bija padarbojies, viņš teica, Klau, šitam puisītim kaut kas ir vairāk. Un te viņu pie manis, viņš ne par ko neizveidosies. Tev tā, ka viņu vajadzētu vest uz mūzikas skolu. Tētis paklausīja, par ko es tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīgs savam tētim, ka viņš manī, ka principā, ja nebūtu mana tēta, kurš investējis ir manās muzikālajās, teiksim, tādu dotību sākuma izaugsmēs, ja droši vien es šodien nedziedātu, nespēlētu, ja vienīgi kādā krodziņā, vai bez krodziņā, kā saka, kā agrāk, saka, ieņemot, kā latviešu tautā teikts. Ja, bet tieši viņš bija tas, ka viņš aizved mani uz muzikas skolu, un tur es satiku cilvēku, kas principā daudzus gadus bija, varētu teikt, kā mans gandrīz vai muzikālais audžu tēvs, tās Leontīns Broksis, es viņam no sirds pateicīgs, arī ticīgs cilvēks, ja, es domāju, neko nesajaukšu, katoļu ticīgs pēc konfesionālās piederības, ja, bet pirmkārt cilvēks ar ļoti gaišu
sirdi, ar tādu cilvēku, man liekas, ir retums. Ja? Un cik es zinu, viņš joprojām jau sirmā vecumā, viņš Rīgā, viņu var sadzirdēt, ka viņš spēlē, laikam, Mežragu Vecrīgā. Ja? Šis cilvēks mani satika burtiski uz muzikas skolas trepē, un viņš, laikam, tā ir īpaša dāvana, ka skolotājs kādā ierauga, paklau, tevī kaut kas ir. Ja? Un viņš man saka, pagaidiet, ko jūs gribat savu dēlu vēstēt? Nu, viņš grib akordeonu iemācīties spēlēt. Un Leontīns saka, klausies, es skatos, jūsu dēlam ir tādas lūpas, kad parāda puisīt zobiņus. Man likās, ja tur kādu kariesu ieraudzīsies. Ja. Viņš saka, tu nekautries parādi. Ja. Un es parādīju, viņš saka, jūsu dēlam ir tāds, tātad zobu izliekums un lūpas, kad tas ir viens no, varbūt no 1000, varbūt vēl lielāks, ja vēl muzikālā dzirde ir, ja, kad tā kā basu varētu spēlēt. Bas, tā ir resnākā taura, tā kā orķestrī, bom, kurš var. Viņš saka, basu ir maz. Bet izskatās, ka viņam tieši šī dotība ir. Ja? Tev tiks normāli plānāks lūps, viņš varētu trompeti spēlēt, ja? Vai mežragu. Ja? Ņemšu vērā. Jā, varbūt sāks mācīties. Ja? Viņš saka, akordeonu tu varēsi paņemt kā obligāto priekšmetu un arī tur mācīties, bet tas būtu kādu klasīti vēlāk. Tātad pieskaršos, ar ko tas viss tūlītās, ja? Tātad kaut kur man bija fotogrāfijas, ja, tātad, kur es pūšu to lielo tauri. Ja. Šeit tātad es pūšu, tas ir Erevānā. Tātad viens no labākajiem, kā skolā tiku vēl Erevānā, tas ir Armainijas galvaspilsētā. Tur bija draudzīgā skola. Un šeit es jau basu pūšu jau Gulbenē. Tas ir kultūras namā, un principā, ar muzicējot jau, droši vien, ka varētu daudzas bildes parādīt tieši, kuri basu pūst Čehoslovākijā, vēl kaut kur. Nu, šeit ir Gulbenes pūtēju orķestra sastāvā. Un, principā, ka šeit Gulbenēs basu spēlē, tas jau ir atkal īpašs stāsts, jo bija momenti, kad tev tās dāvanas bērnībā tika pie viņām strādās, tad mūzikas skolā mācījos. Un tētis gribēja, lai es arī, un tad ar Leontīnu Broku palīdzību, lai es kļūstu par lielu mūziķi, un tādā veidā kļūstu varbūt slavens. Ja. Un ir tā, ka vienā momentā kaut kādi cilvēku celtie plāni atkal sabrūk. Manā dzīvē tas notikās tā, kad dieniņu pirms maniem 17 gadiem tātad tēvam bija atklāts vēzis, un dienu pirms maniem 17 viņš vienkārši aizgāja mūžībā. Un tajā momentā mēs dzīvējam jau Purciemā, liels dzīvoklis. Es gatavojos stāties Mediņos iekšā, Mediņu tātad muzikas vidusskolā, un mācījos tātad Purciemā vidusskolā, un tas bija jau vasaras beigas, jau tūlītās vajadzēja būt jau noslēgties mācību gadam, un es būtu stājies iekšā. Bet, kad tētis nomira un mamma strādāja fabrikā Teika, tagad viņiem bija Zunda, tad pie Deglau tilta Rīgā, tad liels tās mēbeļu fabrika liela. Un es tā padomāju, mana māsa mācās profskolā pa šuvēju, mamma strādā fabrikā, un es tikko 17 gadīgs puika, es tagad ko sēdēšu uz mammas kaklu? Nē. Un tēlošu lielais mākslinieks, ja, kā saka, lūdzu, mani investējiet. Ja. Es saprotu, ka mamma varbūt to būtu darījusi, ja, bet tajā momentā man kaut kā, es nezinu, tas ir tās pašcieņa vai kā, kad viņa teica, pat ne pašcieņa, bet es sapratu, nē, es negribu uz viņas kaklu dzīvot, ja, tas nebūtu pareizi. Tā es biju ieaudzināts, ja. Un vispār, ja runājam par strādāšanu,
tad tas sākās jau agri. Laikam varēja būt, kad pirmo reizi es vispār strādāju jau darbā 11 gados vai 12 gados. Tas, laikam, bija pirmais gads. Rīgā tāda dārzniecība Rīga bija. Un bija vēlēšanās, ko pa vasaru darīt? Tikai 3 mēnešus daudzīties? Nu, nē. Un māsai bija tā ideja, vajag dārzniecībā pastrādāt. Tad 1 mēnesi nostrādājām dārzniecībā Rīga. Tā kā es nekad nebiju domājis, ka dzīvošu vispār laukos, ja? Nedod Dievs kaut kādā gulbenē. Ja? Bet tie bija tādi tā kā lauka darbi. Nu, puikam mazam citreiz negribās no rīta celties, braukt uz to dārzniecību, ja? Bet, nu, ja reiz lēmums ir, tad jādara. Mēnesi nostrādāju. Māsa, es strādāju vairāk lauka darbos, māsa strādāja vairāk, viņa bija laikam siltumnīcā paņemta tur pie tomātiem un tā. Nākošajā vasarā, tad pēc gada, mēs jau bijām sapratuši, tev kaut kāda naudiņa, tu vari kaut ko nopelnījis nopirkt, to, kas interesē, man interesēja. Tēvs kādreiz gribēja kļūt par lidotāju, man bija tad, par lidotāju, ne, bet lidmodelīšus, ja tad centrālajā tirgu varēja tādas plasmasas nopirkt, ja tur ir tad izlobīt ārā no tāda kopējā, tad jau Lego nebija, ja. Ne, vispār bija Lego jau pirmie, ja, bet, un tad viņus ar tādu mazu līmīti līmēt kopā, un tad pakarināt, un tad bija modelīši, forši, ja, tad jau par kaut ko skatījos, sapņoju par kaut kādām lietām. Nu, tad nākošajā gadā es jau kopā ar māsu, mēs bijām pierādījuši, jau strādājām jau siltumnīcā, mums divatā bija, tad man bija kaut kā 12, tad viņai 15, mums bija vesela liela siltumnīca gurķiem. Sākam gurķoties. Jā. Un tad pēc gada jau, tad, kad man bija 14 gadi, tētis mani iekārtoja. Kaimiņš bija brigadieris, tādā fabrika kompresors bija. Tas tā kā vecāka gada gājuma cilvēki atcerās, kad sākumā sulas pārdeva tādos garos konusos bija, ja, tur burkānu sula, tomātu sula. Tomātu sula bija izcilākais, kas bija. Jā, un apelsīnu sula, ābolu sula un tomātu sula, laikam. Ja. Pēc tam jau nākošais cikls bija, kad bija tāds liels skapis, kur bija tur tādi atdalījumi ar sulām, un tur visu laiku kaut kas grozījās, ja, tādi saldējumie, ja, tur jau kompresors viņus uzturēja augstus, ja, tur, ja. Un tad, var sakot, man iekārtoja tajā fabrikā kompresors, kur tieši šitos tās saldējumās iekārtas, ja tur varēja taisīt. Un tad 14 gados es jau sāku mācīties lodēt, tad dedzināt pirkstus, protams, kas jau sākumā notiek, ja. Ja, tad urt ar urmašīnu pie tāda liela stanoka, ja, un kaut kādas lietiņas salikt. Visgrūtākais jau bija agri piecelties un aiziet, ja, ka tev gribās vēl gulēt, ja, kas tad tur bērnam kafiju neviens nedos, ja vienkārši saņemies knābā pie tā galda, ja, un tad tur kaut ko tur dari, ja, bet, tāda pieredze. Nākošajos gados bija, kad aizgāju pavasaru pastā, strādāju pa pastnieku, ja, ritenī avīzes iekšā, Maksimas. Nezinu, kādā veidā no Maksimas nonāca tas mazais groziņš, vai atradu, vai nofenderēju. Nu, var sakot, uz rīteņa bija groziņš uz bagāžnieku un varēja izvadāt avīzes. Ja. Un, protams, tad, kad tēvs nomira, tad es sapratu, ka es neaiziešu pa mūzikas līniju, bet es aiziešu strādāt arī fabrikā, ja, tad līdz armijai. Evar, tagad jau es pienācam brīdim, ka tēvs aizgāja, bet es zinu, tu mums stāstīji, pirms mēs filmējām, notikumu, ka tiešām kā Dievs burtiski tas Dieva darbs, var pateikt, ka Dievs izglāba, bija mašīna, tur skurstens krita virsū. Es gribu, lai tu to pastāst, kāpēc, jo to arī iesāku par to, kad ir tā izredzētība un valstsam ļoti pretojās. To mēs arī redzam Bībelē. Dieva tautai bija izredzētība un valsts ļoti centās katru vīriešu kāds, puisīšu slīcināt. Pēc tam ar to pašu Jēzu Kristu, kad viņš nāca pasaulē, Herods gribēja iznīcināt tur veselu puisīšu, kas bija dzimuši, ja tieši tas bija Bētlemē, ja, tika nogalināti bērniņi. Ja. Un burtiski arī tas tāds brīnums, jā, par to mašīnu, par to skursteni pastāst. Jā.
principā, es domāju, katra cilvēka dzīvē ir bijuši tādi momenti, kad viņš pateikt, ka nu, vienkārši tu esi pamata tiesu no nāves, ja, ka Dievs ir izglābis. Ja, un varbūt kādam tā ir pagludovis. Ja, kas saka, visu šokolādi. Bet, jā, manā dzīvē ir daudz tādi posmi bijuši, kad ir tu esi burtiski par matu tiesu no nāves vai no kaut kādām, ne tikai no lielām traumām, kas ir bijušas jau vairāk kārt, jā. Pēc tam es parādīšu bildi no vēl vienas avārijas. Bija tā, kad tieši tajā dienā, kad mēs no tā Maskavas rajona, tā saucamā, no centra, aizbraucām uz Purciemu, tad jau jaunu, kur mēs zinājām, ka mums būs tas brīnišķīgais dzīvoklis. Tur mēs aizgājām uz skolu un iesniedzām papīrus tajā skolā. Un kā reiz atbraucām atpakaļ no tā Purciema uz Rīgā, pie mājas, nolikām mašīnu. Un tā bija situācija, ka bija vienīgā vieta, kur nolikt mašīnu, jo viss tur bija, kā jau Rīgas centrā, visur mašīna stāv, vienīgā vietiņa. Un kas bija zīmīgi? Tieši virs tās vietas, kad augšējās skurstenis, viņš jau bija sagāzies. Tētis jau, viņš bija redzējis, viņš ilgākus laiks jau bija gājis un runājis namu pārvaldē, vajag sataisīt, jo katru dienu, tā kā tā bija centrālā pirts apakšā, tur vairāki desmiti un simti jaunu kareivju nāca mazgāties. Ja? Tur visi kareivji parasti nāca rindām mazgāties. Tātad, ja tas skurstenis kristu virsū uz cilvēkiem, tur būtu vienkārši sašķaidīti cilvēki gabalos, ja? Un daudz beigt. Un viņš brīdināja par to, ka to skursteni vajag saremontēt, jā. Nezinu, dzīves sarkasms, sakritība, kā tas var būt, grūti pateikt. Bet tieši tajā dienā, kad mēs aizbraucām, bija ļoti liels vējš. Man liekas, ja es atceros, bija kaut kādi 20 metri sekundē, ja? Tā kaut kā tas bija iespēja, vai 22, ja? Jo tur pat bija dažas miskas apgāstas, ja? Varu parādīt. Mēs braucām, mums bija tā mašīna, tās 401. Moskvičs, tās kā Tabičs, vai kā viņu tikai nesaukt. Kārlīts, ja, Kārlīts. Mums viņš bija džips, ja? Mēs saucām viņu par džipu, tāpēc, ka tētis bija armijā ar džipu braucis. Ja, un mums bija viņš džipiņš iesaukts. Ja. Un bija tā, kad mēs piebraucām pie mājas, tētis ar mums kopā, tad es sēdēju parasti tētim blakām priekšā, māsiņa aizmugurē, un mēs uzgājām augšā, un tētis saka, es tūlītās attākšu noies līdz mašīnai lejā. Tas burtiski, tas ir minūšu jautājums bija. Ja. Viņš nonāca lejā, un pēc dažām minūtēm viņš uzdāca augšā, ka toreiz, kad cilvēkā, es zinu, ka ir situācijas bijušas, kad cilvēki var ļoti ātri nosirmot, ja? Yeah. Ja? Kad saka, ja Jēzum bija lūkšana tāds stress, kad pilnīgi asins sūcās ar sviedriem ārā, caur viņu kapilāriem. Ja? Tad ir, cilvēkiem ir īpaši, ja cilvēks ir emocionāls, es esmu emocionāls. Viņam tas izraisa lielu tādu pārdzīvojumu, kas vienkārši sejā ir būtiski. Viņš uznāca augšā, man likās, viņam vienkārši seja pat kā zaļā krāsā, vai bāle kaut kas tāds. Ja. Viņš saka, mašīnai uzkrīts virsū tas skurstenis. Ja. Un tajā fotogrāfijā redzams, ka tas skurstenis principā, tad, ja mēs būtu dažas minūtes vēlāk piebraukuši, ja, un dzīvē bieži ir tieši sanācis tādas situācijas, kad tu saproti, ka mirklis tev no kaut kā vai nu pasargā, vai tieši otrādi. Ja? Viens mirklis nospēlē un tu aizēji kaut kādā nelaimē. Ja? Bet bieži arī Dievs, 1/100 sekundi, un tu esi pasargāts vienkārši pārdabiskā veidā. Ja? Liekas, tad tu sāc ticēt tiem sargiņģeļiem. Ja? Un, kad Dievs jau, viņš jau šito tūlītās, un tu, izdevās nosargāt, jā. Jo, ja mēs būtu bijuši tajā mašīnā, pēc tās visas
Tad apskatot mašīnu, man būtu droši vien, ka nocirstas kājas ar ķieģeļiem, jo tur bija tieši tā ķieģeļa krustā. Ja, tas, kur tu sēdē. Jā, tad būtu vienkārši nost. Ar tētim vienkārši no tā trieciena viņam būtu galva sašķēdīta. Ja. Māsiņa, kura bija uz pakaļējā sēdekļa, viņa droši vien vienkārši būtu no tā visa skata. Droši vien tas būtu mentālas problēmas bijušas. Tad tiešām tāds liels Dieva brīnums, kā Dievs pasargājas jau ir. Jā. Slavu Dievam. Par armiju tālāk. Tā kā manam skolotājam Leontīnam Brokam, es domāju, arī viņam tas bija tāds trieciens, kad es netiku tālāk, jo viņš uz mani bija līdz tādu, viņš bija ļoti daudz mani ieguldījis. Ja. Tātad, man bija 14 gadi, tātad tas 87. gads, kad es biju Valkā, bija tātad pūtējiem koncerts, bet konkurss, un ne tikai pūtējiem, tur bija, var sakot, bērnu muzikas skola audzēkņiem bija konkurss, un es ieņēmu 2. vietu Latvijā, ja, tad 14 gados. Un šī bilde, kur es rādīju, kad es šeit tā kā Erevānā esmu pūšu, tad 5 labākie no muzikas skolas, tad pa visām grupām. Tas nav tikai 5 pūtēji vai 5 tur akordeonisti, bet 5 no visām grupām. Tad bija, es biju vienīgais pūtējs, bija meitene čelu spēlē, puisis violi un 2 pianisti. Un mēs aizbraucām tad ar 234 85. gadā uz Erevānu, tad Armēnijas galvaspilsētu. Un tātad mans pedagogs, viņš ļoti priecājas, kad viņš manī varēja investēt. Viņš bija tas, kurš arī ieteica man sākt nodarboties paralēli kā fakultatīvi muzikas skolā ar kompozīciju. Ja, tad mans kompozīcijas skolotājs bija Imants Zemzars, un cik es zinu, viens no viņa dēliem, vismaz, ko es redzēju arī vienreiz žurnālā tikšanās, laikam lasīju, arī ir luterāņu draudzes mācītājs. Ja. Tad Imants Zemzars bija tas, kas mani tieši 2. klasītē muzikas skolā, tas arī kaut kā 12 gadi, mācīja, kā vajag komponēt. Ja? Tad komponista svaidījums tika iedots. Ja? Un tad, kad tētis nomira un es pateicu, es iešu strādāt, nevis mācīties tālāk, viņš mani uzaicināja spēlēt, tas ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestrī Feniks. Ja, tas Rīgā pie 5. gada parka blakām tur bija tātad pūtēju orķestrim tāds tā kā štābiņš, ja, mēģinājuma telpas. Ja. Tas arī bija tāds viens dzīves cēliens, kas man daudz ko nospēlēja. Tālāk jau arī kā kristietim, kā muzikantam, kā slavētājam. Jo tad līdz armijai es gāju uz orķestri, nopirku mocīti, biju džekiņš baigi forši, ja, tad ar mocīti braukājos, ja, līdz armijai. Bet es cerēju, ka armijā man nevajadzēs iet, ja, jo mans tēvs, viņam nācās, viņš armijā tika iesaukts 45. gadā, 18 gadi, ka viņam bija. Un tāds arī tāda nianse, viņš gribēja kļūt lidotājs. Un viņš Rīgas aviācijas institūtā, viņš iestājās, viņam bija pilnībā visas teicamas atzīmes. 5, 5, 5, 5. Un viņš domāja, nu tagad viņš izmācīsies pa lidotāju. Un, diemžēl, viņu no tās lidotāja augstskolas paņēma armijā. Un tad, kad viņš bija 3 gadus armijā nodienējis, bija tik maz vīriešu, ka tieši viņa gadu viņam vēl paildzināja vēl uz 3 gadiem iesaukumu. Un tētis teica, Zindēliņ, es esmu pat tevī nodienējis, tev nevajag iet armijā. Un tad es domāju, man 2 mugurkaulu šitās traumas, man nevajadzēs. Un 18 gados, tad, kad es jau strādāju, aizgāju uz kara komisariātu, man tā kā atlika manu iesaukumu. Es vēl gadu dzīvojos, strādāju, pūtu orķestrī, tūbu. Un pēc gada atkal mani
jau atkārtoti sauc uz to orķestri, tad uz gara komisariātu. Un es cerēju, ka nevajadzēs iet armijā, bet tajā komisijā man saka, tu esi derīgs strojbatam. Un es saprotu, ir dzīve atkal kaut kādu kūleni grib pārmest, kad es negribu iet uz to strojbatu. Un tad, kad es zināju, kad man nāksies tomēr iet, blakām tur, kur es Pūtēju orķestrī biju, blakām bija tieši štāba orķestris. Ja? Un es speciāli aizgāju uz noklausīšanos, paņēmu instrumentu, es tur nospēlēju, lai man paņemtu štāba orķestrī, lai es palieku Latvijā, spēlēju orķestrī. Es jau biju dzirdējis, ka orķestrantiem, tas ir muzikantiem, armijā diezgan pa labi iet, ja, tā vieglo viss. Ja. Viss forši pateica, jā, Džekiņ, tu mums derēsi. Un kā jau padomu laikā ir, tad, kad armijas laiks tuvojās, ja, tad ir gribās atvadīties no tās parastās dzīves, ja, pārdevu savu javiņu. Daudz naudiņas arī bija Džekiņš forši, ja, un tad nedēļu no vietas es tās atvadas sāku laikam, ja. Un tuvojoties tam iesaukuma dienai, es pavisam aizmirsu, taču vajag pazvanīt, sarunāt, lai man atnāk jau pakaļ, ja, kad tas iesaukšanās būs. Un es tajā pēdējā dienā zvanu, vienu sazvanīju, pacēla, tas tieši bija pirms Jāņu svinēšanas, ja. Un es domāju, ja tas bija Latvijā, tad arī tur visus aizlaida, droši vien, kad atpūsties. Bet es sazvanīju vienu un saku, atbrauciet man pakaļ, man rīt jāiet kara komisariātā, mani vedīs kaut kur varbūt prom, ja, lai neaizved. Jā, labi, poņeļi. Ja. Un tagad, kad tajā dienā es esmu iesaukumā, es gaidu, neviens mani nemeklē. Ja. Man iedeva kaut kādu tādu spravku, ja, ka tur ir kaut kāda komanda tāda, uz kurieni man aizsūtīs vai pie Baltajiem Lāčiem, vai tieši otrādi, ja, kaut kur siltajās zemēs, ja, es nezinu, ja, kur man vajadzēs tranšēs rakt. Un es sāku jautāt, vai kāds muzikantu neprasa. Un tad pateica, ka jā, viens te ir kaut kāds Major Petuhov, ja, kurš meklē muzikantus uz Ļeņingradu. Un es tā padomāju, Ļeņingrada nav pārāk tāli, ja tīri ar kājām tik 2000 km, ja, kā saka, ja kas varētu līdz Latvijai arī atskriet, ja, pa sliedēm, ja, pēkšņi kaut kas, ja. Un tas majors saka, mums ir daudz muzikas instrumenti, ja, tur ir iegādājušies, ja, esam. Mēs gribam uztaisīt orķestri. Vai tu varētu? Ja, un izrādās, laikam, ticības karizma jau tad man bija. Es saku, jā, protams, varētu. Es tā pie sevis mobīlie telefoni nebija, bet es domāju, Čeres Meždu Garodņī, tas ir starp pilsētu, es sazvanītu savu pedagogu broku, ja kāds pakonsultētos, bet gad mēs tur kaut kādu kvartetiņu uztaisītu, kad pumcik, ja, tur Miglā Asaro los gadu jau nospēlētu, ja. Un es pateicu, jā, es piekrītu, esmu gatavs braukt uz Ļeņingradu. Piedāvājam Ļeņingradā es vienreiz biju aizbraucis kopā ar māsiņu, jā, tad es domāju, tā pilsēta diezgan skaista, romantiska, baigi labi. Un parakstījos, aizbraucu uz Ļeņingradu. Un tad, kad tur bija pēc pirmo kļūdu, ko es izdarīju, ko es sapratu, ka tā kļūda arī bija zīmīga, tad, kad vajadzēja zvērestu nodot, ja, tad, kad tur automātu stāv, ja, tur bija, ja, pēdējie vārdi, ja, tā kā pēc tēva reizes āmeni, ja, pasaka, bija služu Sovetskamu Sojūzu, ja, un es kļūdījos, es pateicu, služu Sovetskamu narodu. Un es tā pie sevis pateicu, vajadzēs tagad visu to zvērestu vēlreiz deklarēt, tas nebija viegli iemācīties, bet nē, kā saka, tad es nosoļoju nost, un zvēres bija nolikts, kaut vai kļūdiņu, bet bija nolikts, ja, tā kā pārteikšanās ēterā, sorry, arī varbūt pieņemam, ja, un tad, kad tas zvēres bija nolikts, visus, kā jau, maza svinība, jauniesauktos palaiž, kā saka, pa brīvdienām paskraidīt, kā saka, līdz tuvākajam ciemam. Man ļoti interesēja, uz ko es esmu parakstījis, kur ir tie muzikas instrumenti, es gribu redzēt viņus, ja, kā saka, vai es vispār pavilkšu, ja. Man saka, viņi visi ir štāba bibliotēkā, tad atsevišķa telpa, kur tas viss būs, ja. Man atslēdz durvis, es ieju iekšā, ak, man dīņa,
ieraugt tāda liela kaudze ar krāsaino metālu. Nu, reāli tāda bija sajūta, tā kā vienkārši, kad kāds orķestris, ja savus vecos instrumentus aizvedis, ja kā saka, misiju nodot, jā, kāds pateica, varbūt šito vēl var sataisīt, jā, tad es izvilku 3 basus ārā no tās kaudzes, ja, samīcītus, ja, man liekas, ka tur kāds bobkatiņš bija pārgājis viņam pāri, ja, vai kaut kāds, vai no šitā ņemot, ja, viņa bija ar kausu, ja, mazliet viņa. Es saprotu, ja man būtu laba lodlampa zināšanas, es varbūt varētu viņas pārlodēt, salodēt, ja, jo, teiksim, trombons tāds instruments, kuru šitā, ja, šitas te, kurš tur spēlē mums, ja tur lielais dziedātājs, ja, viens arī tāds. Ja, bet ja tam trombonam tas bīdāmais ir 90 grādos, tad viņi kaut kā neizbīdīt, ja. Un es sapratu, ka ļoti švaki būs, ja. Bet pēkšņi es raudzīju savu pirmo instrumentu, akordionu. Izņēmu, un diezgan labi skan. Es izgāju tur, kur tam štāba dežurantam jābūt, un sāku spēlēt. Atnāca vēl viens arī jaunie saucamais, kurš ar mani kopā bija atbraucis no Latvijas, tāds Imants. Ja. Viņš saka, es tev iemācīšu vienu jelgavnieku dziesmu. Ja. Un viņš sāk man mācīt, ja. Bija vakars vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. Ja. Un viņš man iemācīja, mēs tur dziedājām jau 2 letiņi. Pilnā klapē, ja, kamēr neieskrēja iekšā tas, var sakot, daļas tā štāba dežurants. Viņš saka, viņš toju, visa daļa, kas saka, jau, kā saka, skad, kā saka, jūs te plēšat pušu, tā nedrīkst, kā saka, nu vācieties projām, ja. Labi, nolika akordionu. Un tas nākošais tāds cēliens bija tā, kad tieši muzikas jomā, kad mēs tur visi ierindā stāvējām, un tagad, daļā visiem jāmācās ir ierindas dziesma, jā. Un var sakot, visi mācamies, un var sakot, tie vārdi tur, nevienam īsti neizdodas nodziedāt tā labi, jā. Un tas komandieris iet garām, kto tu var kāds nodziedāt, ja? Un viens parāda šitā te ar īkšķi uz mani. Viņš nostājas priekšā, dziedi. Es viņam, uz soldāta vyhādnoj pūgavis. Strāvēņu golosam, ja? Tad maršēja, uz soldāta vyhādnoj. В общем, būsi zapivāle, būsi tas, kurš liks dziedāt, ja? Kāpēc es par to visu stāstu? Pēc tam jau es, atgriežoties pie atklāsmēm, ja, kad ir, kā ir psalmos rakstīts, tā kā tu ar saviem locekļiem agrāk bija kalpojis grēkam, ja, pasaulīgi, tā vēl vairāk taisnošanas kalpošanai. Un es saprotu, ar tām visām situācijām, Dievs mani jau trenē, viņš jau gatavoja. Tad, kad es jau kādu laiku tur biju dienējis, un pirmkārt, mana nostāja bija dienestā tā, es saprotu ar manu muguru, ja, jo slodzes bija lielas. Ja. Mēs likām tā Ļeņingradā kanalizācijas trases, ja, tas ir 1200, tāda liela caurule, ja, tad trases, ja, un tur bija smags darbs. Un es sapratu vienu, ka es negribu 2 gadus nolaust un pēc tam atgriezties kā tāds pusalaus invalīds mājās. Es sapratu, ka es iešu uz visu klapi, ja, un labāk, lai man ieliek hospitālī, bet tad, kad man reāli mugurs sāks jūties nost, ja, es teikšu, man sāp. Ja. Un bija tā, ka tur pat tajā trasē, ka tur jānones lejā, viņa 6 metru dziļumā, jānones tur šķembas, spaiņi. Es nevis kāplējā, bet es palecos un ar visiem spaiņiem es tos 6 metrus, tā kā otrā stāvā, trešais lidoja vienkārši iekšā. Ja. Protams, tur iegrimstot dubļos līdz nabiņai, ja. Bet tā uz visu klapi. Ja. Un pēc kaut kādiem 4,5 mēnešiem tā mugura un skriemeļi sāka sevi likt zināt, kad ir švaki. Un es gāju pie ārsta, man tur ar jodu uzvilku, laikam tikai jodu restīti, un saka, jākal strādāt, netēlot kaut kādu digdienu. Ja. Un pagāja vēl kaut kāds laiciņš. Tad, kad sapratu, ka laikam tiešām puisi ir švakāk nekā izskatās, man aizsūtīja uz hospitāli. Hospitālī es pabiju 44 dienas, par ko es biju ļoti dusmīgs, jo
bija tāds nolikums armijas, kad ja 45 dienas ir cilvēks hospitāli, viņa automātiski komisējas uz Latviju. Man 44. dienā atbrauc pakaļ. Nē, atpakaļ uz daļu. Es biju gatavs spērt, kā saka, putekļus pa gaisu. Atgriežos daļā, bet man vairs nevajadzēja braukt uz celtniecības. Man ielika virtuvē mazgāt trauks, ja, mazgāt krūzītes. Tā bija mana kalpošana, tur strādāšana. Un armijā saņēmu vienu atklāsmi. Es to nezināju, ka tā ir atklāsme, kad atnāk kaut kāds rema, kad atnāk vārds, bet man bija viens tās draugs Miša Kanoņiņš, kurš bija nedaudz vecāks, un vienreiz ar viņu runājot par kaut kādām lietām spriedelējot, atnāca saprašana, ka neviens cilvēks manā dzīvē negadās tāpat. Vienkārši tas atnāca tā, ka tas mani apņēma, ka neviens cilvēks, ja, kad vienkārši tas pats Mīša man nebija tāpat cits, ja, un es to nezināju, nemācēju izskaidrot, bet es biju gatavs pārliecināt, un no 20 gadiem es to saku, neviens cilvēks manā dzīvē, tu Normu negadies manā dzīvē tāpat, ja. Ja. Mīļie skatītāji, tagad mēs pieliksim pauzi, un mums pirmais raidījums, kur būs 2 daļās, lai tev būtu kārdinājums, jo te jau vienkārši var klausīties ēvarā, ka tiešām visa dzīve nav tāpat viena. Bet tagad pirmā sērijas beigas, lai tev āķis lūpā dzirdēt, kā Dievs ir darbojies, jo ēvaram vēl ir stāsti daudz. Turpinājums sekos. Un lai tu nebūtu sautīgs, ja tev tas uzrunāja šīs stāsts jau un tev ir interese, būtu ļoti labi, ja tu tur apakšā tajā Facebookā tur ielikt tīkšķīti, tas dod iespēju cilvēkiem ieraudzīt šo liecību stāstu vairāk. Un, ja tev ir interese, padod arī tālāk. Pats labākais, ka tu vienkārši padalies ar to saiti, aizsūt kādam draugam. Mīļais draugs, klausies. Ja vēl jau vairāk, zinu, ka šodien Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem milzīgas problēmas ar muguru. Tiešām ļoti daudziem. Es pats esmu izgājis brīnumu tā, ka Dievs man dziedinājis muguru ir. Ja tu zini cilvēku ar kaitēm, slimībām, noteikti aizsūt un saka, tur būs vēl viens raidījums un noteikti seko. Tā kā tiksimies 2. sērijā.